Sveiciens visiem! Nu, ir 4. daļa klāta, vai es te gribu palielīties. Es te pagājušais ņēmos kaut kādām tām trubiņām un ko te baigais čakars. Pasūtīju ķīniešiem šito centrējumu. Ļoti laba lieta. Patīk man. Maksāja 5. Neatceros Temu vai arī kā es sūtīju. Šitam gatavojos jau iepriekš, sūtīju dažādas lietas. Tur es saliku to, pieliku to, notīrīju, cik jau es varēju izmazgāt to eļļu. Bet labi, no tā nav bļoda, no turienes ēdienu nav jāēd. Tad šito es arī pieliku. Redz, kas te to divmasnieku pieliku. Bet, redz, šitas bija mainīts, jā. Bet viņš ir vienmasnieks. Es nezinu. Iespējams no tā vibrācija tur, ka viņš kaut ko ar kārbai padod to visu to vibrāciju un tad droši vien pa kuzavu nodod. Bet to redzēs vēl, tas nav fakts. Jā, sajūg bišķiņš jau. Ne tā, ka ļoti, bet padils ir bišķīt. Un kurus. Kas ir to purvi? Šitie ir tādi plānāki, jā, padiluši. Kaut kas tur negāja kopā viņiem. Ka viņš viņu notrina. Kaut kas tur notikās, var teikt tā. Šitie ir padiluši, jā. Pavisam plāniņi tajā. Tie zobiņi tā kā. Bet, sajūgs vēl ejoši. Iespējams, ja uzliktu tikai to izspiedēju, tad jau varbūt tās ir aiziet. Bet es jau riskēt negribu. Tā, negribās tev vairs līst kādu laiku. Virsū ir divmasnieks. Es domāju, ka šis tādas iepriekš nebija satiks. Varbūt bišķi maigāk ies, tas dzinējs ar šo sparodātu. Es tā domāju. Labi, iemūžināts ir. Kāda man tā sistēma tai trakajā vietā, redzi. Tā apgrieztā, un es viņu jau nožvidzināju. Tur ir no skrūvas, tas skrūvas galva. Un vietas te ir mazas. Bet kaut gan tagad man pēc tā sajūga pedāļa liekas, ka te ir tik daudz vietas, ka tu varētu, es nezinu, gandrīz var pacielīsties. Un tā man fiška, redzi. Tu uzmauc virsū. Te viens varbūt pat varēs redzēt to reku skrūvīti tur. Tagad tās ieskrūvēšu tur. To skrūvīti, kas pietur šito kronšteinu pie bloka, pieskrūvēšu. Un šito padošu uz augšu visu. Un šo balstu. Viņš ir stingrāks nekā jaunais. Viņiem jābūt mazliet jāpadodās aiz gumijās. Ja savādāk viņš pārāk stingri stāv tas motors. Bet tas nav fakts, ka tas man izārstojas to vibrāciju. Kas te mums redzams, cik tālus esmu salicis tās mīstīkls. Jāpieliek man ir tā turbiņas truba, gaisa pūta, jāsalī eļļa kārbā. Tas visas puses saliktas. Jāpieliek kaķīts un jāšķik. Apakšā panna jāpieliek, aizmirs pateikt. Tā jau redzēs. Vajadzētu būt dūmiem drīz. Un patiesībai, vai ko es esmu panācis ar to. Ko tu biji aizmirsis pastāstīt, redzi, par šo te. Šī trubiņa tagad izrādījās pa garu. Dabūjies tur palocīt to kronšteinu. Pa garu tāpēc, kad kur tas oranžais pipsīts, tur nāk līdz atgaisotājs. Iepriekšēji jau izspiedējumi bija viena trubiņa. Te 2 saņi, sanāca pa garu, bet tagad, ja tur ir tāds atgaisotājs vai šis atgaisotājs vajag. Tad es skatījos to trubiņu, kad es sūtīju detaļas, un teicu, ka viņa neatbilst, tā trubiņa. Bet varbūt viņa neatbilst tikai tam, kad domāts ar to vienu to pipsīti.
Tagad man ir 2 atgaisotāji uz vienas trūbiņas. Kaut kā tā. Tad bija tas, kā es atgaisoju ar šito. Nopirku to pumpīti. Ļoti labi. Maksā kapteiks. Tik cik laika tik var, brēņas ar varēšu atgaisot tagad. Tāda doma. Es atgaisot un nomainīt ar šķidrumu. Nu, redz. Viss salikts. Viss šteki ir sasprausti, nekas pāri nepalika. Viss ir salikts. Jāsaliek ir riteņi, jāuzliek ir panna un jālaiž no klučiem lejā. Ko tad? Gala rezultātā paveiktais darbs. Tātad nomainīts sajūgu komplekts ar izspiedēju, kurš bija bojāts. Aizdomas bija vēl, ka tas ir izstrādājies tas galvenais cilindrs sajūgu pedālim. Sen man gribējās to puses nomainīt. Nomainīju to balstu aizmugurē. Bija aizdomas, ka viņš ir pa stingru. Nu, viņš ir stingrāks nekā tas, kur es pasūtīju. Bet varbūt, ka viņš ir labs. Un arī tas pats uz sajūgu. Sajūgs ir, kas viņam viss. Nu, viņš ir vienkārši varbūt ir uz pusi nodēlis, un tā kā 50% ņemsim, bet viņš ir vienmasnieks, tas pararāts. Nu, pēc papīriem paredzēts 2masnieks. Droši vien džeki mainījuši. Sabirtas 2masnieks un nomainīja. Bet nu labi uzlika uz 2masnieku. Ko tad? Tas izspiedējs jau briesmīgs, jā. Ko darīt? Šitie darbi ir sadarīti. Tātad man padomā, kādi man vēl te ir darbi. Jānomaina ir varu blīvītes sprauslām. Tam es gatavojos. Nezinu, kad tas notiks. Kaut kad novembrī, varbūt decembrī. Nezinu, kā tam naudiņām tas sanāks. Labi. Un. Šis jau remonts tāpat tāds, dārgais sanāca. Jāsaka, bet tas ir priekšdarba auto. Katru dienu jāmin, nevar kasīties. Kas tad vēl? Nu, un savērsums jānor, lai to es gan braukšu uz servisu, tur precīzāk visu viņu var izdarīt. To es te nemūdžošos uz varbūt. Kā saka. Labi, pagaidām, tā jau iespējams kabīnē satiekamies. Not kādā smukā vietā es apstājos. Ko tad, izbraukāju to pilsētu, kur man tur, cik man jau viņi pieejami, tāda maz pilsēta. Nekādu liektu rokšu, nekas. Izbrauc ārpus, iedeva ritīgi nizā. Zirnekļus izdzina. Sajūgs briesmīgi maigs. Briesmīgi maigs. Prasās atsperi pielikt. Man viņam nebija atsperi, viņš bija bišķi tāds tā kā stingrāks likās. Bet vispār tā kā, tukšumā iespied. Labi, tas jau varbūt tās tā. Tas sajūga grosts bija mazāks un tās lapiņas mazākas un iespējams tāpēc. Tas jau bija drastisks tāds, nevis drastisks, bet spēcīgs likās tas grosts. Kas tu paliek notīrīt putekļus no garažas. Var doties dzīvē. Nezinu, mošu uzlikšu to atsperi, jo man nebija tās atspers. Nebija tās atspers man. Labi, davai tad jau